Sveika! Tātad mēs pabeidzām šodien pēdējo nodarbību ar Rebeku. Tātad Exotic Pole Dance kurs iesācējiem. 5 nedēļas pagājušas, ja? Un es gribētu tev uzdot jautājumu, ko tu esi ieguvusi par šīm 5 nedēļām? Es, man liekas, esmu ieguvusi ļoti lielu pārliecību par sevi un to, ka es saprotu, ka es esmu arī sieviete un ka man ir jārūpēs par savu ķermeni. Un es neesmu izlaidusi nevienu treniņu 5 nedēļu laikā. Un es saprotu, ka tā ir lieta, kas man ir, ko 5 nedēļu laikā es esmu sev tā ļoti tuvu piekļāvusi. Un, jā, tā ir kaut kāda tāda sasnieguma sajūta un ļoti liela sievišķība vienā telpā. Vai ir arī kaut kādas izmaiņas ikdienas dzīvē, kopš tu sāki staigāt uz Exotic Pole Dance? Kaut kādas mazas nianses. Varbūt tu kaut kā citādāk sāki justies, izpausties, izcelties. Man liekas, es tieši par to sievišķību, tas man nepamet prātu, kad es pati jūtos sievišķīgāk un es arī eju pārliecinātāk. Un es saprotu, ka es ieraugot savu spogulī, varbūt mazliet vairāk gribu padejot sev pretī, tā, kad tās foršās lietas. Super. Un varbūt tev ir kāds ieteikums tiem, kuri, kā saka, grib, bet vēl domā. Kā saka, es padomāšu, apiešu aplīti, ja kas atgriezīšos. Nevajag iet nekādu apli. Es, man liekas, mēnešiem domāju par to, un es sapratu, ka ir vienkārši jāiet. Ir vienkārši jāiet, jānāk, jāuzvelk tās kurpes, jāpieskarās tam pilonam, un tad tu sapratīsi, ka tas nemaz nav tik slikti, un man likās, ka es esmu vāja, bet es neesmu vāja. Tā, ka ir vienkārši jāsāk, tas ir tieši tik vienkārši. Super, paldies tev!